Sveicināti! Es esmu Ingūna Petersone un pārstāvu uzņēmumu LR Health & Beauty System. Šis uzņēmums ir vācu uzņēmums. Es šajā uzņēmumā strādāju jau pietiekoši ilgi un esmu daļu veselības savu sakārtojusi un arī ļoti daudziem citiem palīdzējusi. Un šobrīd šo video es ierakstu soli pa solim atkal, lai cilvēki, kuri vēlās sekot man, kuri vēlās, lai es viņiem dodu padomu, lai viņi izprastu. Un cilvēki, kad man raksta, viņi jautā, ar ko sākt? Ir tik daudz informācijas un nav skaidrs, kas tad būtu tas pats svarīgākais. Un pats svarīgākais, kas ir jebkura cilvēka dzīvē, neņemot vērā pat viņa gadu skaitu, jo šobrīd jāsaka, kad jau skolas vecuma bērniem ir šī problēma, kad organisms ir pārskābināts. Organisms pārskābinās gluži vienkārši no tā, ko mums šobrīd piedāvā veikalos un ko mēs ēdam. Pārsvarā tas viss ir skābs, pat dienasčā maize, jo dienasčo maizi paskābina raugs, ko mēs ēdam, nemaz nerunājot par citiem produktiem. Un to mēs faktiski just nevaram. Jūt tikai tad, kad cilvēks saslimst un konstatē viņam pārskābinātu organismu tikai tad, kad viņš nonāk slimnīcā. Tāpēc ļoti liederīgi, ja katram mājās ir šāds te lakmus papīriņš, ar ko urīnā var izmērīt viņa veselības stāvokli. Tā kā termometrs mājās. Iemērcam vienu šo lakmus papīriņu gabalu urīnā. Pirmajā urīnā to nedaram, jo pirmais urīns vienmēr ir skābāks. Bet jau tad, kad mēs esam iekustējušies vai pēduši brokastis, tad mēs varam notestēt, kas notiek mūsu organismā. Un organismam ir jābūt sārmainam. Sārmainam tāpēc, ka tad, ja viņš ir sārmains, viņš tiek galā ar visiem vīrusiem, ar visām baktērijām, kas nonāk, bacīļi nonāk organismā, un tad viss ir kārtībā. Bet visiem, kas manā praksē ir nākuši priekšā, visi ir skābi. Visiem ir dzeltenīgi, zaļgani, toņi, un ilgstoši dzīvojot šādi te cilvēkam, organisms šo skābumu pats grib sakārtot, un tad viņš ņem visu kalciju no kauliem, visus mikroelementus, visu, ko arī jūs apēdat ar pārtiku, tas viss tiek ņemts, lai neutralizētu, piemēram, vienu kūkas gabalu apēsto vai vienu siera gabalu, jo viss tas, ko pārsvarā cilvēki lieto ikdienā, tas viss ir skābs. Un ko tad mēs darām? Pie šādas situācijas noteikti es visiem saku, mums ir jāsāk ar probalanci. Jāsāk ar probalanci, un probalance satur visus mikroelementus, kas lūk ļoti, ļoti ātri šo skābumu neutralizē un organismā vida paliek sārmaina. Un pat tādā gadījumā, kad cilvēks ir ļoti slims un viņam ir lielas sāpes un viņš sāk lietot šo probalanci, sāpes mazinās. Tāpēc, kad izlīdzinās šis te skābju sārmju līmenis. Lietošana ir dažāda, bet viens šis iepakojums vienam cilvēkam paredzēts mēnesī. Tādā gadījumā, ja dzer 3 reizes dienā pa 4 tabletēm. Bet kā es savā praksē, es visu pēc galvenām ēdienreizēm pamēru, kas notiek organismā. Ja organismā viss ir kārtībā, tad nevajag dzert viņu. Tā, teiksim, tās nav zāles. Tas izlīdzina, tas būtu tikpat kā, kad jūs pāvēstu pareizi. Ja? Un var gadīties, ka 3 reizes dienā pa 4 tabletēm vienkārši organisms nenoreaģē tik ātri, jo faktiski vajadzētu reakcijai un zilganam tonim parādīties pēc šī te mērāmā jau diezgan ātri nākamā dienā vai pat tajā pašā dienā. Tādā gadījumā var dzert sadalīt šīs 12 tabletes dienā pa 2 tabletēm ik pa 2 stundām. Pārdozēt nav iespējams, jo, piemēram, šeit kalcijs, kālijs, magnējs, visi šie mikroelementi, tur, ja jūs izdzerat 12 tabletes dienā, vienalga ir paredzēts, kad jūs vēl kaut ko uzņemat ar pārtiku, ar salātiem, ar dārzeņiem, kur arī, protams, kurā pārtikas komponentā ir kādi vitamīnu un mikroelementi. Tāpēc, jebkurā gadījumā, ja cilvēkam ir kaut kādas ķibeles ar veselību, ir jāsāk ar šo. Šo mēs liekam klāt arī sportistiem, sportiskiem cilvēkiem, kas mīl aktīvu dzīvesveidu, jo vienmēr ir ļoti labi, ja organisms ir līdzsvarā.
Un tas stāv mājās kā pirmais palīgs. Protams, pie jebkurām saslimšanām numur 1 tas ir pirmais. Droši vien jums interesē uzreiz par cenu, lai jūs lieki nekavētu man laiku rakstot un arī es nekavētu laiku uz atbildēšanu, tad es uzreiz pateikšu viņam cenu. Viņam cena ir sekojoša. 21,40 €. Tā ir cena, ja jūs pirksiet kompleksā. Un kompleksais pirkums mums ir tāds, ka pirmo reizi, lai jūs pirktu no mūsu uzņēmuma, ja uzņēmums ir pats ražotājs un pats pārdevējs. Un šeit jūs iegūstat 40% atlaidi. Un tad tas nozīmē, ka pirmo reizi, lai jūs vispār šādu atlaidi varētu iegūt, jums ir jānopērk vismaz pa 130 €. Tā ir tikai viena reizīte. Nākamo reizi, protams, jūs varat pirkt arī pa vienam. Bet pirmais pirkums ir lielāks. To ņemat vērā. Lūk. Pēc tam, kas seko mājas aptieciņā vēl numur 1? Tas ir šis te kolostrums. Šķidrais kolostrums, tas ir govs jaunpiens. Viņš ir pilnīgi dabīgs, nesatur nekādus ķimikātus klāt, tāpēc, piemēram, kad viņu atver, viņam ir jābūt tūlīt šo apmēram 14 dienu laikā, kā viena pudelīte mums arī kalpo, viņam ir jābūt izdzertam. Un šo 14 dienu laikā dzerot, ir līdz arī mērkorķītis, un tas nozīmē, ka tās ir 8 ml līdz 15 ml. Vajadzētu dzert vislabāk apmēram no 8 līdz 10 vakarā, jo tad iedarbojas imūnsistēma. Kāpēc viņu vajag sākt lietot, ja jūs regulāri katru gadu saslimstat ar gripu, ja jums piemetās jebkurš vīrus, kas staigā apkārt, vai, piemēram, ja ir kaut kādas problēmas jau ar kaulu locītavu sistēmām, ja, piemēram, organisms ir ļoti novājināts, vai arī, piemēram, jūs nodarbojaties ar sportu, arī tad viņš dod šo te imunitāti, spēcina visu organismu, dod arī muskuļu masu. Katrā ziņā arī tie, kas ievēro dietas, arī pie dietām es iesaku uzreiz ProBalance, kolostrum un tālāk jau stāstīšu par pārējiem produktiem. Ko es gribu uzsvert par kolostrumu? Kāpēc LR Healthy & Beauty System? Jo jūs redzat uz iepakojuma, un tad, kad arī šķirsta katalogus, mums ir īpašs kvalitātes certifikāts. Šāds kvalitātes certifikāts nav nevienai kompānijai, kas ražo šos te jaunpiena produktus. Un šķidrais kolostrum ir visefektīvākais, jo viņš satur visus imunoglobulīnus. Un šīs te kvalitātes certifikāts apliecina to, ka piens ir tikai pats pirmais. Jo, ziniet, tik līdz un lielākai daļai kompāniju ir 48 stundu laikā ņemtais piens. Un pirmo 12 stundu laikā tieši pats pirmais slaukums, kas nāk, viņš ir tas pats visspēcīgākais, un bez tam arī LR Healthy & Beauty System kontrolē no kādām govīm, cik viņas ir vecas, lai būtu pats maksimāli augstākais šis te imunoglobulīna koeficients, jo tas ir pats svarīgākais, kas ir vajadzīgs, lai patiešām šis produkts darbotos. Darbojas jau visi, bet 48 stundu piens, viņam nokrītās šie te rādītāji jau gandrīz no 100% apmēram līdz 30%. Nu tad saprotiet paši, vai ir vērts tērēt naudu. Tieši tāpēc es strādāju ar šo uzņēmumu LR Healthy & Beauty System un vācu uzņēmums. Un cik maksā šis te kolostrums? Kolostrums maksā viens iepakojums 26,40 €. Un, protams, ka vajadzētu visu lietot kursa veidā, bet es šobrīd runāju tikai par vienu pudeli, lai jūs zinātu tie, kas man visi jautā par cenām. Bet katrā ziņā kolostrumu var sākt dot jau pat maziem zīdaiņiem, ja zīdainim kaut vai viņš ēd arī mātes pienu, ja viņam parādās iesnas, vai kas tam līdzīgs pa vienai pilei noteikti vajag pilināt, jo viņam ir atdalīts viss tas nost, kas ir kaitīgs, visi piena tauki. Garšo viņš pēc suliņām. Tā kā, kad ja kāds ir garšojis pēc garšas, kad laukos sasien biespienu, tad lūk šo te suliņu garša izteikta, nekādas citas garšas tur nav. Un tas ir pirmais piens. Tas nu būtu tā lūk par šo te pirmo pienu, lai jūs saprastu. Un, piemēram, pie svara regulēšanas vai pie dažādām jau klimatēriskām problēmām, vai arī, piemēram, tas pats arī vīriešiem ir,
tik līdz aug liekie kilogrami. Noteikti vajag probalanci, tāpēc, ka probalance iedos līdzsvaru jebkurai dietai, un noteikti vajag kolostrumu, jo tāpēc, kad organismā kaut kas darbojas ļoti aplami, ja notiek jebkādas veselības izmaiņas. Un šis te kolostrums atjaunos pilnīgi cilvēku tādu, kāds viņš bija tad, kad viņš piedzima un sāka lietot mātes pienu. Tāpēc kolostrums tas ir noteikti arī tas, ar ko ir jāsāk. Un, protams, ja ir ļoti smagi slimi cilvēki, tad šie te divi produkti ir tie, kas var viņu vēl glābt. Ja, protams, ir glābjams cilvēks. Nākamais, pie kā es gribu iet, produkts tas ir alojas veras dzeramie gēli. Atkal tas pats ražošanas certifikāts, kvalitātes certifikāts, tā ir tā lielā atšķirība no citām kompānijām. Kā es minēju, nevienai kompānijai šāds kvalitātes certifikāts nav. Pārējām kompānijām ir tikai viens no kvalitātes certifikātiem, kurš arī mums ir uz šīs pudeles. Ja? Bet pats svarīgākais jau ir tas, lai šie te visi produkti būtu ražoti tādi, kas maksimāli darbojās un ir saskaņā ar mūsu organismu. Jo, piemēram, tad, kad es testēju pēc FOL diagnostikas mūsu produktu, man rādīja gandrīz 90% saskaņu ar manu organismu. Un tāpat bija arī maniem citiem cilvēkiem, mēs vienlaicīgi testējāmies toreiz. Ja? Tas nozīmē, ka produkts ir maksimāli kvalitatīvi ražots, cik no ražošanas tehnoloģijas vispār var būt, jo ražošanā mēs, protams, ka nevaram iegūt vairs tādu dabīgu aloju, kā es ņemtu šeit un lapu nogrieztu. Ja? Bet tātad viņš ir 100% dabīgs, ja, bet tomēr ražošanas procesā iegūts. Un tāpēc bija ļoti svarīgi, kad LR Health & Beauty sistēma sāka ražot šos produktus, lai spētu konkurēt, lai būtu pieprasījums, lai tiešām šajā konkurences tirgu būtu tikai pieaugums, nevis kritumi apgrozījumā, tad pielika uzņēmums tieši šo te kvalitātes certifikātu. Nu, lūk, šī te pudele viena, atkal cilvēkam vajag apmēram, ja mēs lietojam viņu tā kā uzturu, jo viņš nodrošina organismu ar visiem vitamīniem, mikroelementiem, un īpaši tiem, kas ir veģetārieši, jo satur B12 vitamīnu, vajag apmēram 2 pudeles mēnesī. Un viena pudele šeit iekšā ir litrs, maksā 21,50 €. Un, piemēram, atkal pie jebkuras dietas noteikti viņš ir jālieto klāt, tāpēc, kad viņš dzen ārā visus sārnus. Visu skalo, visu to, kas mums ir uzkrājies, viņš skalo ārā. Un katrā ziņā arī, ja bērni kā bieži slimo, noteikti bērniem vajag dot, viņš ir garšīgs, jo viņš ir ar medu, tā ir klasiskā recepte. Bez tam recepte ir patentēta, jo viņa ir ļoti vēsturiska. Visu produkciju, izņemot, protams, piena produktus, bet alojas veras gēlus, Meksikā uzņēmumam pašam ir šīs te plantācijas, kur strādā un audzē jau ļoti vēsturiski arī cilvēks, kam jau ir bijis tas kā no tēvu tēviem, gan šīs receptes, gan arī plantācijas, un viņš ir noslēdzis līgumu un strādā kopā, un Meksikā tieši šī ražotne, kur tiek sapildīts šis gēls, jo viņu vest, transportēt, viņš zaudē visu savu vērtību. Lūk, tas būtu par alojas veras gēli. Protams, mums ir arī alojas veras gēls ar hondritīnu un glikozamīnu, jo ļoti daudziem ir problēmas gan sportistiem, piemēram, ar locītavām, ar mugurām, un nemaz nerunājot par pārējiem cilvēkiem, kuriem ir mugurkaulu problēmas. Un tad mēs ņemam šo te Freedom. Freedom gan, protams, ir dārgāks. Freedom maksā 26,50 €, bet tas ir tātad sāpošām mugurām. Kāpēc es uzreiz tā par Freedomu vēl? Jo nākamais produkts MindMaster. MindMaster, viņš būs ļoti brīnišķīgi šajā te kursā kopā visā liekot, jo MindMaster satur visus B grupas vitamīnus. Pilnīgi koncentrēti izdalīti B grupas vitamīni, tur ir arī koncentrēti izdalīts dzels, koenzīmu Q10, un tātad īstenībā viss tas, kas ir vajadzīgs, lai noņemtu spriedzi, lai atvieglotu gan muskuļiem, gan galvai, vairāk tendēts pat uz cilvēkiem, kas dzīvo ļoti lielā stresā. Bet jūs ļoti labi zinat, tiklīdz ir problēmas ar mugurkaulu, arī ārsti vienmēr izraksta uzreiz špricēt un dzert un dažādos veidos sistēmas B grupas vitamīnus. Tātad pie muguras problēmām uzreiz probalance, uzreiz aloja vera Freedom un klāt mēs ņemam arī tad MindMasteru.
Un skatāmies, ja patiesi gribam atbrīvoties pavisam ar laiku gan no locītavu, kas ir gūšas locītavu lielās problēmas, tad diezgan ilgstoši ir jādzer arī klāt kolostrums. Jo kolostrumu var dzert tāpat kā mātes pienu pat līdz gadu, veselu gadu, jebkuru no šiem produktiem. Man jautā, vai šos produktus, jo, piemēram, šis viss, kas ir uz galda, tas ir mans pārtikas ikdienas racions. Vai viņu varbūt ir iespējams pārdozēt? Nē, viņu nav iespējams pārdozēt, jo tā kā es arī skatos ēdienu karti, kad es lieku klāt, es ēdu dārzeņus, ēdu daudz putras un, ar vienmēr sakot to, ko ēd veģetārā uzturā. Ja? Un, lūk, saliekot kopā, neviens no viņiem nesatur pilnu ikdienas racionu. Tāpēc, ja pat ļoti gribētos pārdozēt kaut ko, nav iespējams, jo viss ir pareiķināts tā, ka cilvēks vēl normāli kaut ko ēd, nemaz neņemot vērā, tā kā mēs ēdam jau pēc iespējas, cik var sabalansēt. Es, protams, nezinu, cik satur, piemēram, šis kabatas, vai cik satur šis te ķirbis, vai šis ābols. Tie visi, protams, ir dārzā auguši, tie nav veikala. Par veikala es nemaz nerunāju. Ja? Bet man nav šīs informācijas, cik daudz vitamīnu un mikroelementu viņi satur. Es viņus ēdu, protams, jo mums visiem ir jāēd. Mēs nevaram dzīvot tikai no šādiem te koncentrātiem. Bet šie koncentrāti ir ļoti, ļoti vajadzīgi, ja mēs patiesi gribam kaut ko sakārtot. Un ejam pie pēdējā produkta. Jo redzat, visi tie cilvēki, kuriem ir šīs te lielās ķibeles, viņi arī augu dienu ir darbā. Un darbā ir tā, ka darbā ir šīs retās ēdienu reizes. Un kas tad mums ir pats pirmais svarīgākais pie veselības sakārtošanas? Protams, ja vien ir iespējams, tad vajadzētu atteikties no gaļas produktiem, jo šobrīd, ja mēs ņemam un runājam par gaļu, tad ko viņa vien satur, tas ir E621 sašpricēta, viņa ir mākslīgi barota, turēta varbūt pat gadiem ilgi, un gaļa arī ļoti, ļoti paskābina organismu. Bet ja nevar atteikties, protams, varam lietot. Nākamais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ēst bieži, bet mazām porcijām. Faktiski jāēd, ja jūs gribat savu organismu attīrīt, atveseļot, jāēd ir vismaz 5 reizes dienā, tas būtu pamatēdienu reizes brokastis, pusdienas, vakariņas, tas būtu 3 reizes, un pa vidu tad mēs ēdam vēl starp brokastis un ēdam vēl tādu kā launagu. Tā būtu pareiza veselīga ēšana. Jāēd būtu tā kā tik daudz, cik jūs abās saujās varat saņemt, ja? Tādēļ būtu jābūt porcijai. Un tāpēc šeit es esmu pielikusi vēl kokteļus, jo arī es strādāju daudz, un arī man kādreiz ir tā, kad man nav laika pagatavot šo te veselīgo pārtiku. Un tad, ko tas nozīmē? Mums ir zupas vai kokteļi. Protams, ka brokastīs tas vispār ir ideāli tiem cilvēkiem, kuriem nav laika un kuriem īpaši negribās ēst. Negribās ēst, tāpēc, ka ēd ļoti vakarā vēlu. Ja? Vajadzētu ēst tikai 6 un pēc tam vairs nē. Jo, redzat, jūs teiksiet, kā tad tā, mēs normāli pēdam 6 un mums nav vēlēšanās. Ne man, ne, piemēram, manam vīram, kas arī strādā diezgan apjomīgi un intensīvi, ja, kā vīrietim, varētu teikt, nav apetītes pēc 6. Tas ir tāpēc, ka viss ir izbalansēts un pareizi sakārtots. Un lūk, šo te kokteļus, kā piemēram zupu, es jau rādīju ēdienu karti, kā es taisu, jo arī no rīta var pierībēt pie kokteļa ķirbi, var pielikt ābolu klāt, ja, un tad arī ir ko nedaudz pakošļāt, lai nebūtu tikai tā, ka mēs izdzeram kokteili vien. Bet kāpēc es iesaku kokteili arī jauniešiem, bērniem, it īpaši, jo es zinu, ka ļoti daudz bērnu iet uz skolu un brokastis vispār nebauda. Mīļās mammas, nopērkat vienu kokteili ar vanīļu, ar pienu, bērns viņu izdzers ar lielāko prieku. Un, protams, ja bērnam garšo svaigas piestas sulas, tad jūs šo kokteili varat atšķaidīt nedaudz ar pieniņu, nedaudz ar šo sulu un biezumeņus pat pieejaukt klāt. Un tos biezumus bērns izdzers ar kokteili priecādamies. Šajos kokteiļos vēl klāt ir arī klijas, kas ļoti labi virstē zarnu un vispār visu organismu. Un galvenais, kas ir šajos kokteiļos, jo es kāpēc lieku, piemēram, arī pie zupas klāt. Tas nozīmē, ka man viena zupas porcija ir pilnīgi sabalansēta, jo tur ir visi vajadzīgie vitamīni, mikroelementi,
Es viņus visus neuzskaitīšu, tie ir visi gan B grupas, gan D, gan A vitamīns un no mikroelementiem itin visi. Un pat atkal, ja mēs ņemam, ka mēs iedzeram probalanci un ka mēs dzeram šo kokteili, vienalga tātad šis te kopā dzerot, jo, piemēram, pie diētas programmas, tad, kad cilvēks vēlās sakārtot svaru, noteikti ir jāņem probalance klāt, jo organismam ir jābūt sārmainam, lai kaut kas vispār sāktu kustēties. Tad viss ir ļoti, ļoti perfekti sakārtots, un šeit absolūti kreņķu par to, kad varētu rasties kāds ķibels ar pārdozēšanu nav. Lūk, tas bija stāsts par šo, un ļoti labi šie kokteļi palīdz, kā es saku, aizņemtiem cilvēkiem, sportiskiem cilvēkiem, tieši fitness kluba apmeklētājiem, aktīviem dzīvesveida cienītājiem, šie produkti numur 1. Rakstiet man, cenas jums tagad ir zināmas, un viena kokteļa cena ir, tūlīt vēl par kokteili pateikšu, kokteļi atkal, ja mēs lietojam ikdienā, piemēram, 3 ēdienreizēs, tad mums vajag apmēram kopā 5 burkas šo te kokteļu, un viena burka maksā 26,40 eiro. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani. Es ceru, ka šī informācija bija noderīga, un tagad jūs noteikti redzēsiet titros manu e-mailu, jūs redzēsiet manu Skype, un jūs redzēsiet mājaslapu, kur var vairāk par šiem produktiem vēl uzzināt. Rakstiet man un slēgsim līgumu, un jūs būsiet paši tiešie pircēji no ražotāja. Es esmu tikai tā, kas pastāsta par šiem produktiem, kā viņus lietot un kāpēc viņus lietot. Uz tikšanos!